Labrīt, labdien, labvakar! Sveiciens visiem manā kanālā Halloween 2025 Valmierā. Jā, es griežu ķirbis, ko jūs sakiet? Es iešu uz pilsētu pamuļķoties, iespējams pabiedēt kādu cilvēkus, vienkārši uzlādēties. Nu ko, esmu gatavs doties uz pilsētu. Nu kā izskatās? Ir laika vai dislaiks? Zābaki arī kājās. Es esmu gatavs doties uz pilsētu. Es un mans pašazieruši. Tā, nu ko jāpaskatās, vai vispārībā kāds kaut ko te darās. Jāpabraukā pa sānieliņām. O, johaidi. Šitie gan ir pieaugušie. Sveicināti! Nu, vajadzētu kaut kur atrast bariņu cilvēkus, varbūt kaut ko pafilmēt, paskatīties, kā viņi končs štriļi. Covid nav, ja? Atlaižam brāk. Forši. Tie nav interesanti. Tā drib. Vismaz līdzīgi tā mēs. Tā kā katrā. Var plāns katrā. Nezinu, vai nav. Nezinu. Tā, pagad, gaismas pretī neredzils. Īstās kājas? Jā. Slēpj zem kurpēm. Pagriezies pret gaismu. Normāli. Smuki sazīmēt, jā. Un kas pārējiem ir? Manam vīram ir izskatīts matu. Forši. Rekur Inga. Kas jums ir? Inga. Bērni, jā? Jā, haidi. Jūs reāli iedodiet bērniem ēst, jā, haidi. Tā tu pie viņiem nepatīji? Jā, bet smuks šitās secītas. Prikolītas. Banānā! Līgais banāns! Tur šitā tajā Banānā! Labi. Tā, kas tur ir? Normāli. Tā, kas tur ir iekšā? Tur ir kaut kāds smukums iekšā. Tā, labi, aiziet pafilmēt tās mašīnu. Jā, tas ir audio. Kas tur ir? Nu, tur ir mūzika tikai. Nu jā, tur jau tikai mūzika. Gan jau vispār nevar dzirdēt pie mājām, kad piebrauc. Nē? Es arī neslēgtu pie mājām. Nu, kaimiņi izsist stikls un tā. Johaidi. Kā jums šitais aparāts? Nu, paskaties. Jums Rīgā arī šitā ir? Normāli. Labvakar. Jā. Tā. Noparkošu mašīnu un paskatīsimies, kā īsti, kā notiek klauvēšana un prasīšana. Ir kaut ko bērni dabūja. Labais. Labs. Tikai dabūja. Kā veicās medībās?
Jā, attiecīgi cilvēki. Nu, re. Maskas nosaukums ir garā sieviņa. Aizgūst no... Garā sieviņa. Tā garā sieviņa. Tā kā makrofleks nevis groz uz Perfekt, garā sieviņa. No. Kā tu māki teikt Nu. vāciski? Reku dabūju bērnus, kuriem ir Halloween kostīmi. Monstris. Ko jūs teiksiet? Triks savu izjoko? Triks? Nē. Izjokotāji Kārums. Jā? Nu, davai palaiet, tu darību. Wow! Izjokotāji Kārums. Izjokot vai kārums? Izjūsas jau ne zaures. Bet tad, labi, izjoko. Ko darīs? Viņa mārā savus apkurtos mērēt. Nopietnas joks, un reiz ar ieroci, ja? Nu, jauki. Jums jau nekas nebūs pretī, ja jūs ieliksim YouTube'ā visu. Jā, liec, droši. Super. Paldies par atsaucību. Man patīk. Cepuņus varbūt. Jā. Domīņa maskai jābūt visu. Lūdzu. Nu, jau nav baida visu masku, Tomiņu. Nu, jauki. Jauku vakaru. Nu, rīgas super. Nē, tas ir kaut kas superīgs. Ko šodien vilks? Vilka joka izjokošana nav, bet... Šodien neko nevilks? Vilks, jā. Nebaidot. Katram savā pusē. Jā. Tomiņa Nu, re. otrā pusē. Paskaties, cik smuki izrotā tā māja. Jūs šito redzēt? Tas ir kaut kas. Happy Halloween. Es tev tāpat pateikšu. Labi, saki au. Labi, šurau. Dabujāt končas? Jā, dabūju. Parādīju, ko jūs esat dabūjuši? Maistē ir. Neko jau. Mēs jau vairāk pa 16, laikam 20 maistas esam apkārt. Zobārs jūs sauks. Nē, mēs jau vairāk. Es varu kaut kādu gaismu, es varu bišķiņ padot gaismu jums. Šitā te O. var sapast, ko jau. Ritīgi labi. Nu viss. Visas ielas ir jūsējās. Nu tā, ej. Nu forši. Nu jauki. Kas te vēl ir? Kaut kas tur tālāk arī ir. Nu forši, ka cilvēki pacentušies. Šeit vienmēr, jā, šitai mājai? Nu jauki. Ziemīši vai... Jā? Jā, zvanam. Izjoko? Tā kā esam ziemas, mēs ir daudz. Izstāsti savu joku ātri. Valdemāri, izstāsti ātri. Es pa īstam aizmirsu. Es neatceru. Paklausieties mūsu joku. Ja zombiji ēd cilvēkus, kuriem ir smadzenes,
Jums ir paveicies. Nu jau. Jā, tieši tā. Nu, šitik aktīvu šovakaru neesmu piedzīvojis, ļoti priecājos. Ņemat. Ņem saujiņu, ņem saujiņu. Jā. Tāda pavatrīga. Abi divi, smukāk glāb. Man apbal! Ej, paldies! Jā. Tie atlec uzreiz apakaļ, viņiem uzreiz bija bailes lielās. Nu forši. Tur bija vesela sagaidīšanas komanda. Jā. Viņi bērni atliec atpakaļ. un sadījās. Bļāva, tāpēc, ka es tur aiz stūra parādījos. Jā. Nu, skaists Lego. Spīdots, jā. Kaut maza kompozīcija, bet paskaties, cik creepy viņi. Nu, ja jau izrotāts ir, tad jau tas ir tā kā uzaicinājums. Nu jau. Jūs jau neesat saldums. Nē, paldies, nē. Nu, redz, tagad vairāk nejokosim, ne? Puiks vairāk nejokosim. Nebaudīs. Iesim tā. Lūdzu, veiksmīgi. Viss, jauku vakaru. Bravo, vesels bendās. Tā jau vesela konča fabrika. Re? Tik daudz. Es varu piešķirt tikai ostas. Es apsargu. Lai konča nav pamēr. Es jau nobijos, jau pēc. Kojas. Es nobijos, jā. Nenāk. Ok. Nu, ko gaidām? Zāģi. Kaut kas te ir sagatavojuši. Te paskaties, viss kaut kas. Es domāju, ka tur ir tur, kur... Gaisma iedegās. Kāds būs joks? Joki būs traki. Ok, negribu joku. Es ceru, ka jūs negribat redzēt mūsu jokus. Negribu. Nu jauki izdamulējuši māju. Tomiņa mastā. Nu ko, kungi dāmas, forši uzlādējos, gatavs rītdienas darbiem. Es ceru, ka jūs arī nesēdējāt mājās un bijāt kaut kur izgājuši uzlādēties. Un negaidīti forši satiku cilvēkus. Bija jauki, un tās pašas jaukās emocijas es jums arī visas parādīšu. Tādēļ, jā, nu, neaizmirstam uzmest tīkšķi. Forši satikt jaunus cilvēkus, iepazīt. Kaut kā tā, bija labi. Dabūju arī vienu konču un ābolu. Nē, divus končus. Dabūju divus končus un vienu ābolu. Tā kā, jā. Viss, tad jau, tas šoreiz arī viss, kungi dāmas. Tā.
Tiekas. Mums kā aiziet kaimiņus nobiedēt? Nē, viņi nesapratīs neviens. Visi nopietni cilvēki. Varbūt vajag. Iemetīšu vēl arī savus 5 centus pašās beigās. Droši vien, ka neviens neskatīsies un neklausīsies. Bet, jā, droši ierakstiet komentāros, kā jums liekas, ir bērniem vajadzīga šāda pieredze, staigāt pie mājām, meklēt konfektes vai vēl kaut ko, jā, nu, vai viņiem vajag tādu pieredzi. Konfektes tas ir viens, es domāju, tas ir vismazākais, varbūt arī viens no svarīgākajiem viņiem, jā, patreiz, bet, ja paskatāmies, ko tas dod un ar ko to varētu salīdzināt, to varētu salīdzināt arī, piemēram, kaut kāda darba meklēšana. Tev arī jāstaigā par iestādēm, jāmeklē nevis konfektes, bet darbs, jā, nauda, kurš tev varētu paņemt darbā, un to varētu attiecināt uz arī šādu, jā. Tātad bērnam iedot kaut kādu drošības sajūtu, lielāku, ja, runāt ar svešiem cilvēkiem, uzsākt sarunu. Protams, ar vienu vakaru viņi tur neko daudz neiemācīsies, bet es domāju, ka šādas izklaides vajag ar mēru, kad tiešām vecāki pastāv blakus, ja, kad tur netiek nekas lausts, ja, tur, nezinu, netiek gāzt uz durvis ārā, netiek apzīmētas mājas vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Jā, protams, ir arī neaudzināti sīkie, kuri visu to dara, un ja lapiņu ir uzrakstīta uz durvīm un vienalga laužas iekšā, un to visu dara un darīs bez mums noteikti. Tādēļ es uzskatu, ka vienkārši katram ir jādara to, ko viņi grib darīt. Nu, tāpat kā reiz es gribēju, aizgāju, uzlādējos un satiku foršus cilvēkus. Man ir foršs video priekš jums. Lielais paldies visiem, kuri sameta īkšķus, visi, kuri noskaties no sākuma līdz beigām. Paldies arī visi, kuri kaut ko iekomentēja, un arī tie, kuri pie mājām kaut ko bija sagatavojuši un visu pārējo. Kā jūs redzējāt, Valmierā viss mierīgi. Es nebraucu kaut ko svinēt, es braucu vienkārši uzlādēties un visu pārējo. Jā. Es pat ieteiktu bērniem, kuri ir tādi sociāli neaktīvi, jā, viņiem taisni doties uz šitādiem te izgājieniem. Paldies tiešām visiem Valmierā, visi, kuri bija izrotājuši kaut kādas mājas, jā, kur uzreiz varēja redzēt, kad tiek gaidīti bērni. Jā. Tas mājas, kuras nebija izrotāts, tur arī neviens negāja pie tām mājām. Es nezinu, kā Rīgā, jā, Rīgā dzīvokļos laikam savādāk, jā, tur vajag uzlikt lapiņu, bet tāpat tās dažreiz to lapiņu tev tur noignorēs un tāpat tās daudzīsies. Jā. Rīgā varbūt ir nekaunīgāki cilvēki. Valmierā, no es pamanīju, redzēju, jā, es pirmo reizi šitādi biju izgājis, jā, ne ar saviem bērniem, manējie bija Rīgā, kuri sēdēja mājās, un droši nekur negāja, un arī negāja, es jau zinu. Kā jūs redzējāt, visi ļoti mierīgi, bērni pieiet pie tām durvīm, neviens neko nelauž, paklauvē, durvis atver super, neatver, mierīgi iet projām. Jā, nu, vismaz to kompaniju, kur es satiku, tas tā arī bija. Jā, pēc tam, protams, es uzreiz nākamajā dienā lasu, ka tur kaut kāds nesmukumi citās pilsētās, kaut kādas adatas ir ieliktas konfektēs, vēl kaut kur. Tas viss ir jābūt uzmanīgi, vecākiem jāpievaktē, loģiski jāstaigā līdz. Vienīgais mīnus, ko es arī pamanīju, kad ir daži bērni, kuri arī staigā vieni paši, bet nu, tie ir vecāki kaut kādi bērni, kaut kādi 10, 11, 12, kaut kādi 13 gadi. Nu, viņi vieni paši staigā, jā, bet nu vienalga vajadzētu pievaktēt. Tāpat tās, ko viņi tur paņem, nepaņem, nezinu, tur skatījos, ka tur kāds ar magnētu iziet visas konfektes, jā. Jebkurā gadienā ar acīm pāriet visas tās konfektes, kas ir sadotas, varbūt kāds iedot arī kādu jautro konfekti, teiksim tā, no kuru bērnam noteikti nevajadzētu apēst, jā. Tādēļ
Nu, esiet prātīgi, droši komentāros uzrakstiet savu viedokli par visu šo, vai ir jāiet pie cilvēkiem, nav jāiet pie cilvēkiem. Nu, uzrakstiet, jo es zinu, ka jūs būsiet daudz dažādi komentāri, tie, kuri vispār neko nesvin, sēž mājās divānā. Nu, tā šoreiz tiešām ir viss. Tā. Tiekas, kad tiekas.